Akciju sabiedrība Jauda ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums. 2016. gadā Jauda svinēs savu 55. jubileju. Pateicoties pieredzei un profesionālai vadībai, visus šos gadus uzņēmums ir bijis nozares līderis. Latvijas enerģētikas nozarē Jauda ir lielākais ražojošais uzņēmums. Jau 59. gadā tas veidojās kā remonta iecirknis, kas beigās 61. gadā pārvērtās par rūpnicu, veiksmīgi eksistēja visus sociālisma gadus. Tad ir veiksmīga privatizācija, saglabājot uzņēmumu profilu, kas ir rets gadījums Latvijā. Un tālāk attīstoties jau kā privāta Latvijas dibinātāja akciju sabiedrība no 91. gada. Saražotās produkcijas un sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina nepārtrauktas investīcijas ražošanas modernizācijā, eksporta spējīgu un inovatīvu produktu attīstībā, kā arī darbinieku profesionālā izaugsmē. Mēs esam investējuši gan iekārtās, kas nodrošina augstu pievienoto vērtību, tāpatās mēs arī izmantojām klimata instrumentus, lai nodrošinātu energoefektīvu ražošanu. Un mēs esam vieni no pirmajiem uzņēmumiem Latvijā, kas ir veikuši energo audītu. Akciju sabiedrības energofirmas Jauda piedāvātie produkti tiek izgatavoti un marķēti ar CE zīmi, ievērojot Latvijas Republikas reglamentējošās prasības un Eiropas Savienības standartus. Mēs neskatāmies tikai tajā mūsu komfortablo preču grupā, mēs skatāmies jaunas nozares, mēs pievēršamies arī naftas gāzes industrijai, dažādām citām industriālajām nozarēm, kur ir vajadzīgas kontrolas un vadības sistēmas. Mēs arī cenšamies nodrošināt un ieviest jaunas preces, kas ir saistītas ar ugunsdrošību. Plašo produkcijas klāstu uzņēmums prezentēja Ķīpselā notiekošajā starptautiskajā izstādē, kuras laikā tika sarīkota arī konference. Konferencē tika iepazīstināts ne tikai ar teorētisko pusi un ar vidē draudzīgiem risinājumiem, kur telpiski tehniskie objekti ir kā apkārtējās vides elements, bet bija arī atraktīva un praktiska lieta – konkurss, kurā klientu pārstāvjus sacentās 3 fāzu skaitītāju montāžā un demontāžā. Akciju sabiedrība Jauda ir 3. lielākais nodokļu maksātājs nozarē. Tāpat tā ir sociāli atbildīgs uzņēmums, tāpēc jau tradicionāli domā par saviem nākotnes kolēģiem, lai tie būtu patiesi zinoši un labākos konkursa kārtā atbalsta, piešķirot Jaudas stipendijas. Izvērtējums notiek kopā ar Latvijas enerģētiķu un energobūvnieku asociāciju. Tie darbi reizēm arī ir praktiski iekļaujami mūsu ražošanas vajadzībām, tie ir potenciāli mūsu nākošie darbinieki. Un arī kopā ar sadales tīklu pārstāvjiem, projektētājiem un instalētājiem mēs gribam saprast to problemātiku, kas mums jārisina nākošajā periodā. Atbilstoši uzņēmuma stratēģijai Jauda ir turpinājusi sekmīgi attīstīt savas produkcijas noietu ārvalstu tirgos, eksportējot uz vairāk nekā 12 valstīm, tā skaitā Krieviju, Kazahstānu, Moldāviju, Baltkrieviju, Somiju, Zviedriju un Norvēģiju.